visi gatavi cīnīties par uzvaru šajā braucienā. Edijs Lošs otrais, Kļava trešais. Un Spīķis meklē iespēju pārma un Kļavam aizbrauc garām un ļoti skaistā stilā. Aizbrauc garām Arno Upenieks, tur kārtīgi nodot pa vaļņiem. Šobrīd ir vaļā. Vai nu kāds mehānisms bišķī viņa noslīkojas, vai arī skratoties bišķī šutur pa bedrēm, tas te motoru pārsvars ir atlaisies vaļā. Galvenais man kaut vispār neatlaisās vaļā, tad apūstrāt. Nu, kreisais stūris ir diezgan pamatīgi tur vaļā. Edijs Lošs izbrauc Jokerī, gandrīz aizbrauc garām Jurim Spīķim, bet neaizbrauc garām Jurim Spīķim. Toties Jānis Veģers jau diezgan pamatīgi ir atrāmies no saviem konkurētiem. Ceturtais Māris Latgāls, tur Arno Upenieks, tur Matur. Veģeris vai Spīķis? pauzītē bišķītī parunājāmies. Viņš teica, ka neesot tā, ka Jānis ir galīgi neķerams. Finālā tomēr ir 7 apļi un 7 apļos visu kaut ko labi tur var sadarīt. Tā kā viņi tur abi divi ar Juris Spīķi ir tā kā bišķi izdomājuši, ka vajadzētu Jāni mēģināt saķert finālā. Nu, pasties diezgan kūl, patiesībā sakot, Edijs Lošs. Tā kā Jānis Veģers šobrīd vajag aizskries projām un vajag interesants. Tur Mārts Latgāls paliek nāks. Šobrīd ir Jānim Veģerim, tā ka pat jau būtu gatavs uzskriet. Protams, ja nestāsies kaut kur aizskriet.
muguru pieslēgt Edijs Ošs, komentārs no galvenā tiesneša vietā. Saprotams, ka pirmpiecinieku izskās turēšana ir nedaudz citādāk nekā priekšpiecinieku, bet Edijs Ošs ļoti tuvu šobrīd ir un gatavs acīs, Audī! Un Edijs pa vēlu laiž nolauž riteni Edijs Ošs! Viņš pieeja garām Jānim Beģerim! Ai, ķirtiņ būs ko paskrovēt, un šoreiz izskatās, ka tā palairāk. Un pieskārs tīri viņš nebrauc, bet viņš uzies vajag, viņš uzmaks negrib. Jā, Jānis Beģeris, otrais, fantastisks brauciens. Jānis Ošam, paliek krāsas malā, nolauž priekš no priekšēja līdzām. Mēs redzējām, mēs to arī uzzinājām. Kurs Tikmāča aizbrauc no starta vadībā, kur maisies ar visu kārtībā. Kas tad notikās, tāda informācija? Un jau mēģina veikt kaut kādas atzīšanas manevri. Tikmēr špels numur 1 ir Lādija. Viesturs Neldāns trešais. Ļoti pie Lādija. Piedulis ar patēs mugurē ar motoru pārsēru mugursturu. Jā, viss. Tas ir malā, bet tikai... Pirmā rinda nu super kolosāli liela, skatīsimies ar ko tas līdz beigsies. Vai jau nosa brīdot ar
interesantas cīņas visas dienas garumā, jā, kaut kas reizes piedestāl, protams. Tā aizmirst, kāds piedestāls izskatās. Sen nebija kāpis. Kāds laiciņš ir pagājis, jā, no vasaras. Nu ko, tad ķeramies klāt pie otrās vietas. Nu, super klasi šodien parādīja šis te braucējs. Kā pats teica, bišķītiņi nedaudz sanervozējās finālā, dabūja bišķītiņi iesvīst. Un tātad otrā vietā braucējs no Valmieras ar Audi Kupē, tas ir Jānis Meģeris. Fantastiskas cīņas. Pašiem patika, skatītājiem arī patika. Nervus pakutinājāt ļoti labi. Nu ko, un pats labākais krosā šodien tāds melnais zirdziņš finālā, perfekta džokera stratēģija, un uzvarētājs šodien ir Edijs Rožs! Nu ko, tātad bildes, apsveikumi un vēlreiz ovācijas visiem